Es noteikti biju no tiem bērniem, jā, kas bērnībā lasīja daudz un dikti, jo man mamma lasīja katru vakaru. Un es to esmu jau teikusi, bet man bija, man liekas, pat kaut kāda laika posma tā pārliecība tāda, ka tu nevari aizmigt, ja tu nepalasi. Nu, ka tas ir tā kā zobus iztīrīt. Nu, kaut kas obligāts, kas jādara. Un tad man noteikti vienas no spilgtākajām grāmatām, kas man baigi patika, bija Alfonsa Trīsvaidziņš. Tās man ir arī tepat. Tās es mēģināju arī tagad ieskapēt viņiem. Pa vienai vienu. Un tad es zinu, ka man bija kaut kāds posms, kad man bija, man liekas, ka Garkāja tētiņš arī bija kaut kāds tāds pagrieziena punkts, ka es viņu sāku lasīt, un kaut kā man tā grāmata tā, vai nezinu, tas vēstuļu formāts viss, un ka tur tā skola un tās meitenes man kaut kā uzbūrās tik ļoti skaidri tā pasauli, par kuru es neko nenojautu. Jo, ja Trīsvaidziņš likās tāds, savējais, kurš tepat pa pagalmiem, tā kā es, tad atkal ar to Garkāja tētiņu tur bija kaut kāda tā lekšana laikā un tāda burvība, tāda cita līmeņa, ko tā literatūra piedāvāja. To es ļoti, ļoti spilgti atceros no bērnības. Un tad pēc tam jau bija starp mums meitenēm runājot, kas man arī likās super interesanti. Un vairāk atkal caur tādu prizmu, ka man likās, ka es mazliet ielūkojos varbūt laikā, kad man mamma bija tāds pusaudzis, jo viņa arī man stāstīja, ka viņai bija tādas kļošanas un tās platformas un tur visas tās bildes, un likās, wow! Nu jā, es kaut kā laikam bērnībā paķēru tādu prieku no tā, ka literatūra ir tāda savu veidu ceļošana laikā, un ka es varu aizlaisties uz pasaulēm un laikiem un situācijām, par kurām es iepriekš vispār neko neesmu nojautusi. Tas droši vien bija tas superīgākais. Nu, un tad visi šie mumini. Jo es atceros, ka es laimēju muminus visus, Jansons, nevis visus, bet kur 3 gabalus tos tumši zilos. Tētis un Jūra komēt nāk un neredzamais bērns. Es laimēju skolas laimes akā. Un es biju vienkārši laimīgākais cilvēks pasaulē. Stiefa pēc tam mājās tās grāmatas un likās, cik tas ir superīgi, kā man ir labi viss izdevies. Jā, tās laikam ir tās grāmatas, kuras jau es pati lasīju, un kuras man ir kaut kā iesēdušās kā kaut kāds tāds pagrieziena punkts manā lasītājas biogrāfijā. Es esmu no tiem ļoti impulsīvajiem grāmatu pircējiem. Es varu ieiet un sapirkt vienkārši kaudzi, pilnīgi nedomājot, vajag vai nevajag, bet man kaut kā aizrauj tā taustīšana grāmatu un viss. Un viss tā kraukšķēšana, ka viņi ir svaigi, viņi tā atver vaļā un tā krīvkt, tā labdien, tā kā tevi pasveicina, tad tas ir ārkārtīgi skaisti. Un jā, man laikam tad, kad es sāku dzīvot atsevišķi, tad tās grāmatas, kuras es paņēmu līdzi vienkārši no mājām, tās man ceļo līdzi joprojām, kaut kādas dažas. Bet tad, kad es pārcēlos tieši uz Liepāju šeit, tad es sāku vairāk domāt par to, kas man tajā grāmatplauktā ir. Un man laikam, es neesmu no tiem, kas baigi gaida kaut kādu informāciju iepriekš par kaut kādām grāmatām, un tad es mēģinu noķert tieši to, jo kāds man teica, ka viņi ir super forša. Tā īsti nav. Es ieju grāmatnīcā, un tad es viņus vienkārši pētu. Un tad es paskatos kaut kādus teikumus, un tad es domāju, vai man patīk, kā tas skan vai nē. Un Liepājā man te ir globus. Mums šeit ir globus, kur ir vienkārši brīnišķīgas pārdevējas, zinātājas, kuras pašas ir izlasījušas visu. Un tad es tiešām viņām absolūti uzticos arī jautājot kaut kādus padomus. Un tad kaut kā tā lēnām tas grāmatplaukts ir piepildījies ar šo to. Un tad, ja man kaut kas nepatīk, man ir bijis arī tādas situācijas, ka es nopērku kādu grāmatu, ka man nepatīk tik ļoti, ka man vienkārši skrien pār kauliem, tad es laimīgi atdodu tālāk to grāmatu, piedāvāju kādam. Un kaut kā tā. Un tad tas ir aizceļojis pie manas mammas, šo to viņa atved atkal man. Un tādā apmaiņā kaut kas aizceļo, kaut kas atceļo, un tā viņš te kaut kā pildē. Tas dzīves organisms, bez maz vai. Šīs ir tās grāmatas, par kurām jautājumu nav. Šīs ir tās, droši vien, kuras es liktu iekšā arī čemodānā, ja es kaut kur brauktu prom. Laikam. Bet es negribu apvainot kādu grāmatu, kuras tagad varbūt aizmirsīšu. Bet laikam, ka no debesīm nokrita 3 āboli. Šī grāmata ir tā, kura man kaut kādā veidā pierādīja vai parādīja vai atgādināja to, kas man literatūrā ļoti, ļoti patīk, kas ir
kas ir tas, ka ir tādas grāmatas, kurās man ir izvēlēties, vai es sekoju šim stāstam kā realitātei, vai es sekoju šim stāstam kā kaut kam mazliet pārlaicīgam un tādam fantastiskam bišķiņ, un tur ir kaut kāda tāda pasaku klātbūt, vispār ļoti pasakas patīk arī, un tad kaut kā, jā, te arī tā iespēja, ka tu tiešām jūties, ka tu esi kaut kur tur kalnos un dzer to granātābolu sulu, un ir tā Armēnija un tas mazais ciems, kur es nekad neesmu bijusi, bet kad ar tām rindiņām ir vienkārši tā sajūta un tā saule, tas ir kaut kas tīk superīgs. Un tad man ir tāda labā skaudība, man vienkārši skauž, jo es gribētu uzrakstīt tieši tāpat. Visas šīs grāmatas ir tādas, man liekas, ka man skauž. Jo, piemēram, Hāna atkal tā man kaut ko arī, es neko negaidīju, man likās, kas tas par vāciņu. Piedodiet tie, kur viņu uztaisīja, bet kaut kā. Kas tur tas tāds? Bet es sāku lasīt un man vienkārši nobrauca jumts no sajūsmas par to, cik forši te ir salikti kopā dažādi laiki, un ka tu no sākuma nenojaut, kā tie stāsti savīsies kopā, un tad tu esi mēms un gar zemi, cik labi tas viss ir sanācis, un ka tu absolūti notici. Man liekas, ka jā, tā bija, es tos cilvēkus pazīstu, es zinu, un es viņiem sāpu līdzi, un kaut kā, nezinu, arī kaut kas tur tāds maģisks. Vispār, ārprāts. Baigās sieviešu grāmatas, man te viņas visas ir. Kas to būtu domājis? Izrādās, jo reku no latviešiem es paņēmu Ingas Gailes Jaukumiņu, kas man arī super pozitīvā veidā pārsteidza, tad, kad es viņu izlasīju. Arī es nezināju, ko gaidīt, jo nav tā, ka no Ingas viss patikt. Es domāju, ka viņa arī zina to. bet es lasīju šo grāmatu, un šī grāmata man iedeva atkal to sajūtu, par to, ka, es neesmu vienīgā, kurai ir tāds iekšējās domāšanas veids, un man tik ļoti patika, ka es varu sajust tieši to domas fiksāciju. Nevis tur tas stāsts vai vairāk, bet ka ir piefiksēta doma un visa tā miljonus plauktu sajūta, kas vienā stāstā ir, tas man tik ļoti kaut kā arī aizrāva un uzrunāja. Tā kā tas bija arī super forši. Eiforija, tur arī ļoti līdzīgs droši vien tas stāsts, ka tu saproti, radošās mokas ir gājušas pāri visiem, kas to dara. Tu jūties tāds saprasts un kaut kāds tāds neviens visā savā kaut kādā profesijā, bet tur man arī ļoti patīk, cik gudri ir tomēr tā autore izmantojusi plātu kā tādu logu, nezinu, caur kuru runāt par to, ko viņi pati pārdzīvo. Tu nevari to uzrakstīt, ja tu pats to nepārdzīvo. Tas ir skaidrs kā diena, absolūti. Un kaut kas man tur arī no tā visi ļoti, ļoti aizķēra. Un vēl viens no debesīm krītošās lietas, arī tāpat kā tie 3 āboli, tā ir šī grāmata lietas, kas krīt no debesīm, kas ir Ahavas grāmata, kas man arī likās super fantastiski. Tieši tā paša iemesla dēļ, ka arī tu lasi to grāmatu, un tikpat labi jau varētu būt, ka kādam no lidmašīnas ir uzkrits kaut kas uz galvas un viņš ir nomiris. Kāpēc ne? Tā varētu būt. Bet tad, kad tu domā par to procentu, cik bieži tā notiek, tad tev liekas, varbūt tomēr tā ir pasaka, ko es lasu. Un tad tur vēl ir tāda tanti, kas laimē tur nenormāli daudz naudas. Un arī tev ir tāds, un tu visu laiku ir kaut kādi mazi tādi mirkļi, kas ir tādi izkāpināti līdz tādai neticamībai, bet tad atkal kaut kā liekas, kāpēc nenoticēt? Un no bērnu grāmatām es paņēmu lielo grāmatu par Madaru. Kur man ir pasties, man te ir pat ielocīt grāmatas tur, piedodiet lūdzu visi tie, kam tā liekas nodevība pret grāmatām. Man patīk reizēm gan ielocīt, gan pasvītrot, gan atstāt kaut kādu lapiņu tur iekšā, lai tas viss vienkārši paliek par kaut kādu atgādinājumu, kas man patika iepriekšējā lasīšanas reizē. Un, šī ir grāmata, kuru es noteikti kaut kādā brīdī došu lasīt saviem bērniem, jo man liekas, ka kaut kā ļoti skaisti par maza cilvēka kaut kādiem dzīves pārdzīvojumiem, ar ko jāmāk tikt galā,
bet caur tādu ļoti labu nečīkstēšanu. Jo kaut kā bieži vien, man liekas, bērniem un jauniešiem grāmatas sākas caur to, ka man nepatīk tās šīs, caur to protestu kaut kādu. Te tas viss arī ir, bet viņš ir tur tā viltīgs sapiņķerēts kaut kā, ka tas ka tas neizpeld priekšplānā, un tāpēc man liekas, ka šī ir ļoti forša grāmata. Tās, kuras man pirmās paķērās par rokai. Viennozīmīgi, šis man patiesībā iedvesmo tiešām visas tās grāmatas, kuras es izlasu, un tad man ir tā labā, baltā skaudība. Noteikti Kalnozola kalendārs arī ir viena no tām grāmatām, kas nogāž gar zemi, un liekas, paldies, Andri, un ko lai tālāk dara vispārējie? Kā tālāk mums tagad tikt uz priekšu kaut kā šai dzīvē? Bet es domāju, ka tas ir tāds kopums, jo es arī lasu ļoti, ļoti dažādu literatūru. Pēc šī gan nevar to spriest, ka viņi ir dažādi, bet man patiešām patīk lasīt gan grāmatas bērniem, visdažādākās, gan tādas, kur ir 5 teikumi, gan tādas, kur tomēr ir kaut kādi stāsti. Tādas grāmatas, kurām es piekrītu, tādas, kurām es absolūti nepiekrītu, kas man kā liekas, nepaldies, šis nav mans trauciņš, kurā dzīvoties, un tieši tāpat arī ar grāmatām pieaugušajiem. Man patīk ik pa brīdim palasīt kaut kādu lēto grāmatu plaukta brīnumu, un kur ir vienkārši pozitīvisms tek pāri malām, un tev liekas, ka tu tādā sīrupā mazliet pēc tam peldies. Un tad man patīk, kaut ko tādu riktīgi, ka tev bail no tā stāsta kaut kādā mērā. Un tad man liekas, ka tieši caur tām dažādajām kaut kādām pieredzēm lasīšanas arī veidojas tas, ko man patīk atrast savā literatūrā. Jo man patīk, es zinu, ka man patīk kā mazliet paspēlēties ar valodu drusciņu. Tas nedrīkst teikt pārāk. Ka pārāk. Nē. Tā drusku man patīk atrast kaut kādu tādu ritmu, vismaz man iekšējo. Es domāju, ka daudz varbūt nepamana, ka tur kaut kas tam līdzīgs ir, bet man pašai šķiet, ka ir. Un tad man patīk arī noteikti tādi stāsti, kuros gribas pasmieties, bet tad, kad tu pasmējies, tad tev jāsāk domāt, vai tiešām par to, par ko es tikko pasmējos, vajadzēja smieties. Kaut kas tajā paradoksā man arī ļoti, ļoti tuvs un mīļš ir. Un es domāju, ka tas viss ir tādā kaut kādā kopumā gan no grāmatiņām, gan no teātra izrādēm, gan arī no filmām un seriāliem. Visas pieredzes, ko es kaut kur tveru riņķī apkārt. Proza laikam man ir tāda vismīļākā un ērtākā. Ar dzeju ir tā, ka tad, ja man nonāk kaut kas manās rokās, un es esmu kaut kādā tādā miera stāvoklī, kurā es varu atļauties lasīt dzeju, man liekas, ka tur vajag mazliet citu pieslēgšanās pakāpi kaut kādu, tad es esmu priecīga un laimīga, bet tas notiek reti. Un man ir arī kaut kādas pāris grāmatas, tās gan vairāk man ir elektroniskā formātā, kuras ir vairāk saistīts ar teorijām visādām par un ap rakstīšanu un vairāk gan dramaturģiju ņemot par to centru. Bet ar tām man ir tā, ka es, man liekas, nevienu no tām neesmu izlasījis tā no vāka līdz vākam. Tas vairāk ir tāds kaut kāds process, tu atver, izlasi to, ko tev vajag un tāds, superīgi, tad es esmu gudrāk un tad es varu dzīvot tālāk mierīgi. Jo tās man šķiet, man liekas, ka uz mani tās teorijas, teorētiskās literatūras visas nostrādā vairāk kā tāds mierinātājs. Ka neuztraucies, tas, ko tu dari, ir pareizi, jo, ja mēs tā paraugāmies uz visām tām grāmatām, tad lielā mērā tās visas ir par vienu un to pašu, un par to man ļoti patīk, es tagad neatceros, kurā grāmatā tas bija, kad tik nesaucās Into the Woods, arī par stāsta veidošanas principiem vairāk tieši kino valodā, un tur bija par to 3 cēlienu schēmu, un tad man ārkārtīgi patika, tur bija rakstīts, ka tas jau mums asinīs tek, ka stāstam ir jābūt sākumam, vidum un beigām. Tieši tik ļoti vienkārši, un ka nevajag visu sarežģīt ar kaut kādām schēmām un visu pārējo, un tu izlasi kaut ko tādu, un tev liekas, jā, izcili. Tā kā tas man arī kaut kā labi tīk.
Vēl man ļoti patīk ik pa brīdim ieiet kaut kādos internetos un palasīt visabsurdāko virsrakstu rakstīņus. Ģeniāli. Mums ir kursa čats WhatsAppā, kur esam mēs, kas pabeidzām dramaturgus. Un tur ir tās saites, kas tur ir iesūtīts. Pēdējais bija, ko iesūtīja kursbiedrs par to, ka kuldīgā vīrietis simulē savu nolaupīšanu, lai varētu kārtīgi paņemt uz krūts. Mums likās, yes, aiziet, ģeniāli. Nu, jo tā reālā dzīve bez tās jau netaptu nekas cits. Tur arī vajag kaut ko pameklēt. Jā, bet es laikam vairāk pavelkos uz tiem stāstiem. Man šis vispār bija tāds pārbaudes gads, jo man ir gan Kindles, gan visi gadžeti, kur vien var būt, bet es absolūti nevarēju sevi nekā pielaust uz tādu regulāru e-grāmatu lietošanu. Man tiešām ir kaut kā vienkārši grūti. Es nezinu, man patīk pāršķirt. Man ir ar audio grāmatām ir problemātiski. Ja es vienkārši man miegs nāk. Tādu nedrīkst teikt, bet es izslēdzos kaut kā. Un tā taustāmā grāmata, viņa iedod tādu miera sajūtu kaut kādu. Un visi turklāt redz un saprot, es lasu grāmatu, lūdzu, lieciet man mieru. Kaut kā, bez jautājumiem liekiem. Bet tā kā man bija jālasa ļoti daudz grāmatiņas Laligabai par godu tieši elektroniskā formā, tad kaut kā pieradu. Kaut kā pieradu vienā jaukā brīdī, un tu tiešām arī spēji ielasīties un sajust to garšu un vispārējo, bet tas neatsver to, neizslēdz to, ka man tāpat ir tagad sarakstīņš, un es zinu, ka ir grāmatas, kuras es no tām visām nopirkšu, lai man viņas būtu šajā grāmatplauktā. Un laikam tas galvenais rādītājs ir tāds, ka es domāju, ka tās ir grāmatas, kuras es kaut kad gribēšu pārlasīt, vai arī iedot izlasīt kādam citam. Jo man šķiet, ka grāmatas tiešām ir tā lieta, ar kurām var un vajag dalīties. Dot un ņemt apakaļ. Vēlams. Bet arī nav jau tā, ka to cilvēku ir ļoti daudz, ar kuriem es tā brīvi dalos. Un viņi ir daži, un tā ir mana mamma, bet viņi pat atbrauc un te parakājās un paņem, un tad pēc tam, es tevi atvedu atpakaļ, un tad man tāda svaiga, atkal tāda otrā elpa uz to grāmatplauktu skatoties. Tad mums ir ar Renāru Kauperu pasaulē mazākais lasītāju klubiņš, kur esam mēs tikai divatā. Kas ir ļoti superīgi, jo mēs vienkārši ik pa brīdīm apmaināmies arī ar kaut kādām grāmatām, kuras liekas to vērtas, lai tās izlasītu. Nevienmēr mums sakrīt viedokļi, kas ir forši. Un tad man ir vēl pāris tādas draudzenes, kuras arī ir dullas uz to lasīšanu. Un tad jau tu zini, kaut kā. Bet tur arī ir kaut kāda dīvaina tāda lieta, jo es, piemēram, zinu, man ir brīnišķīga kolēģi Zanda Borga, Liepājas teātrī, un viņi lasa, es esmu zaļknābis salīdzinājumā ar to, kādā apjomā viņi patērē literatūru. Un viņi man saka, es eju pirkt tādu un tādu grāmatu, un man it kā no vienas puses vajadzētu būt tādai sajūtai, forši viņi nopirks, es pēc tam paņemšu, izlasīšu, un man nevajag iespringt. Bet ja es gribu viņu, es taču aiziešu un nopirkšu arī tieši to pašu grāmatu. Pilnīgi kaut kā tā, tur ir kaut kāda dīvaina tā grāmatu lieta ir jocīga, jo gribas jau, lai tās labās grāmatas tev ir. Jo man arī, to laikam nevajadzētu vispār teikt skaļi, bet man arī ir dīvainas attiecības ar bibliotēkām, piemēram. Es neesmu bibliotēka cilvēks. Un varbūt viens no iemesliem ir tāds, ka es mūždien aizmirstu aiznest to grāmatu atpakaļ, un tad man krājas parāda, un tad man nāk tikai atgādinājuma ziņas, ka man jāaiznes, un tad es nevaru saņemties, jo man ir kauns un viss pārējais brīnišķīgais ritenītis. Bet kaut kā, es nezinu, man laikam nepatīk tā sajūta, ka man ir tas atdošanas spiediens. Varbūt. Jo tad, kad tu paņem no kāda drauga, tad spiediena īsti nav. Un tad tu tā izlasi, jādod, un viss tā forši rit uz priekšu, bet tur ir ierakstīts tas datums, kad ir jādod, un uzreiz ir tāda, es nezinu, kā nosaukt to sajūtu. Jā, bet varētu būt, ka tas ir iemesls, kāpēc es tā no bibliotēkām turos pa gabalu. Mums ir baigi interesanti ar to lasīšanu vispār. Es esmu pamanījusi, ka man janvāris ir vislasāmākais mēnesis, jau es nezinu, cik pēdējos gadus, tas ir mēnesis, kad es situ rekordus pati savus. Un kaut kā, nezinu, vai tas ir ar to kaut kādu pēcsvētku tādu atslābumu, ka tev gribas vienkārši tā
papeldēt kaut kādā literatūrā, vai arī tā ir tā jaungada apņemšanās kārtējā, kas vajag lasīšu. Bet tas noteikti ir tas laiks, kad ir tāds liels uzrāviens. Tad man ir arī posmi, kad es nevaru palasīt neko, pilnīgi absolūti, un tam īsti nav pat nekāda sakara ar darba lietām vai vēl kaut ko tādu. Īsti nē, bet tāda posma vienkārši ir. Un bieži vien tas gadās ar to, ka ir bijusi tā grāmata pēdējā vai nu tik laba, ka tu nevari saprast, ko lasīt pēc tam, vai arī viņa ir bijusi tik švaka, ka tev tā kā negribas vēlreiz kaut ko nelāgu paķert. Tāda vēl tāda sakarība ir parādījusies, bet tādā dienas ritumā man ir bijuši arī posmi tādi, kad es saprotu, ka man vienkārši ir jālasa tiešām savas mentālās veselības vārdā, jo man pa īstam pat tiešām lasīšana nomierina. Es vienkārši fiziski jūtu, kā man atslāpst ķermenis, un es saprotu, ka es koncentrējos tikai uz šo vienu lietu, nevis uz visām 150 pārējām. Turklāt nepīkst un nevibrē, un ir absolūts tāds ļoti patīkams, labs miers. Un to zina mana ģimene, ka ir tie brīži, kad viss man vajag palasīt. Un ja es to jau saku tādā trīcošā izteiksmē, tad viņi tiešām klāt nelien. Bet, jā, mēs te pēdējā laikā, man dviņi iet 2. klasē, un viņiem ir regulāri arī skolotāji organizē lasītāju seminārus, kur viņiem jāstāst visiem klases biedriem, ko tad viņi ir izlasījuši. Un tad ir tāds ģimeniskais azarts. Un tad mēs lasām visbiežāk pa vakariem. Noliekam nost telefonus, atpūtināt acis, visu pārējo. Un tad tā katrs savā grāmatiņā pasēž un sazemējas. Jā. Bet vakari no rītiem es varbūt pat gribētu, bet noteikti ne šajā dzīves posmā. Tad, kad, piemēram, man ir jāraksta lugas, daļliteratūra man netraucē vispār. Man tieši palīdz vairāk, jo man šķiet, ka tad es atslēdzos, jo luga paģēra tomēr to, ka tur ir tā schēma, tur ir tā matemātika kaut kāda iekšā lielāka, kurā tev ir jābūt, tev vienkārši jārēķinās ar to. Un tad tā daļliteratūra atkal man palīdz tā atsvēdzināt to galvu, ielaist arī tajā lugas tekstā kaut kādu veidu gaisu, man tā šķiet. Tā kā tur nav nekādu ierobežojumu, bet es izvairos noteikti lasīt par līdzīgām tēmām. Tā kā apzināti izvairos. Ja pat es trāpīšu tajā pašā robā, tad, ko ir rakstījis jau kāds cits, un man teiks, jā, bet tur jau kur bija tāds pats gabals tieši par to pašu vai vēl pārējo, tad man vismaz būs tīra sirdsapziņa, ka es neesmu to zinājis, un tas bija kosmosā kaut kā tur gaisā noticis. Un es tiešām vairos lasīt to, kas varētu būt līdzīgs, arī skatīties, jo, ja būs tik ģeniāli tas cilvēks izdarīs, ka man būs bail vispār ķerties klāt. Šausmas. Kā tad es tikšu ārā no tā sava rakstnieku bloka mūžīgā nepārkāpjumā? Un tā. Jā. Lasīt varu visu laiku. Ja vien nav kaut kāds tāds tas nepatīkamais mirklis, kad ir tāds, nav ko ņemt. Nav ko ņemt, tas līdzīgi kā ar drēbju. Man laikam mīļākā tēma, lai cik tas nebūtu, varbūt kaut kā garlaicīgi kaut kādā mērā. Es nesaprotu, pēc es saku, ka tas ir garlaicīgi. Tas nav garlaicīgi. Bet man ļoti patīk viss, kas saistās ar ģimenes kaut kāda veida modeli, lai cik tas būtu atšķirīgs katrā reizē citādāks, bet ja tiek runāts par kaut kādām ģimeniskām attiecībām un mēģinājumu atrast sevi vai kaut kā apzināties, kas tu esi, tas man ļoti patīk. Man ļoti patīk pieaugšanas stāsti. Ļoti, ļoti patīk, jo tas ir bezgalīgs process. To vien darām no rīta līdz vakaram, katru mīļu dienu, kā pieaugam. Un tur ir kaut kādas tādas foršas atklāsmes, kam nevienmēr vajag būt lielām, jo man kaut kā ļoti arī patīk, ja literatūrā kaut kādas lielās saprašanas nāk caur maziem notikumiem. Tā ir tik forša kaut kāda tāda sakaba. Nevis tā, ka viss ir caur tādām biezām krāsām, bet maziem krikumiem un niekiem, un tad pēkšņi tāds brīnums. Un
Un tad man droši vien vēl arī, jā, kaut kas arī ir ar to, es nezinu, maģiskais realisms, bišķiņi varbūt man varētu kaut kas patikt, tāds bišķiņi tajā virzienā. Ne tāds absolūtais, bet kaut kas, nu tā, ka ir tāda realitāte it kā, bet tad tāda pārvērts pāri, tāds mazs spiegulīts un tev tāds kaut kāda tāda brīnuma sajūta, lai ir, man ļoti patīk, ja ir brīnuma sajūta ap to grāmatu. Jā, laikam tas.